Babītes mūzikas skola atrodas Babītes vidusskolā 4. stāvā Babītes novadā. Skolai 2014. gadā būs 20 gadi. Pašlaik mēs esam 150 audzēkņi, un skolā var apgūt trompetes spēli, flautu, klavieru spēli, vijoļu spēli, čellas spēli, un ļoti populāra mums ir siktamo instrumentu spēle, kura ir visjaunākā nodaļa skolā. Tā ir tikai 2. mācību gads. Labajos darbos mēs izlēmām pieteikties tādēļ, ka mūsu skolā sitama instrumentu klase ir ļoti jauna, un mums bija tikai pāris instrumenti. Un nebija nekā uz ko spēlēt bērniem. Un, lai iegūtu finansējumu instrumentu iegādē, mēs izlēmām pieteikties labajos darbos. Un šis projekts jau sākās īstenībā krietnu laiku atpakaļ, kad mēs apzinājām instrumentu cenas, apzinājām, kas mums sanāk, kas mums nesanāk, optimālāko variantu, un iesniedzām uz projektu konkursu. Un visu jūliju mēnesi aktīvi vācām balsis. Kā balsotāji katru dienu skatījāmies, cik tad ir balsis un cik vēl vajag un ko, kā nu darīt tālāk, lai tās balsis būtu vairāk. Tā kā es domāju, ka visi ir iesaistījušies visu to balsošanas laiku, vismaz interesējoties, kā tas viss notiek un turot īkšķus. Jo mēneša sākumā es apstījos, kas mums ir konkurenti, ka mums bija tur koris, deju kolektīvi, frisbee komanda. Tad es secināju, ka jāsāk ir laicīgi domāt par balsīm, jāsāk viņas jau no pirmās dienas vākt, jo es zināju par šo pasākumu pēdējās dienās staigāt apkārt ar datoriem, un tad man bija tā doma pa mēnesi savākt tik daudz balsis, lai tā starpības starp pirmo vietu, mēs bijām pirmajā vietā, lai starp mums un tām pārējām vietām būtu tik liela, ka tās pēdējās dienās nevar savākt tās balsis. Un paldies frisbee komandai, kas savas balsis sāka vākt tikai 2 dienas pirms balsošanas beigām. Ja viņi to būtu sākuši dienu ātrāk, es domāju, ka mēs nedabūtu šo finansējumu. Pirmām kārtām jau tiešām, es domāju, ka skolotāja Maija ir lielisks paraugs visiem kolēģiem, lai cīnītos un domātu katrs par savu instrumentu klāstu. Tas tiešām ir bijis ļoti tāds nozīmīgs brīdis, domāju, visai skolai un arī mūsu skolas audzēkņiem, jo, kā jau jūs dzirdējāt, citam instrumentu klase ir pavisam jauna. Arī pārējiem mūzikas skolas audzēkņiem un arī pedagogiem, es domāju, ka viena daļa no instrumentiem ir pilnīgi sveša. Un tad mēs gan iepazīstam, kādi viņi izskatās, gan dzirdam, kā viņi skan. Un jaukākais ir arī tas, ka skolotāja Maija pati komponē, un viņa arī raksta šiem skaņdarbiem mūziku, un bērni labprāt to izpilda. Un tas ir brīnišķīgi, ka tiem instrumentiem līdz ar to visiem ir uzreiz pielietojums. Par piešķirto finansējumu mēs iegādājāmies daudzus instrumentus, kā piemēram tam gongu, 2 operas gongus, lielo basa bungu, mazo solo bungu, 2 jaunus bungu komplektus, vienu lielo un vienu maziem, pavisam maziem bērniem, timbāles, tempulblokus, timbāles, tamburīnu, kabas un daudz citas mazas perkusijas. Un arī šobrīd mēs ļoti daudz spēlējam uz šiem instrumentiem, un ar skaņdarbu, ko jūs dzirdējāt, arī ir izmantot šo instrumenti, un šo instrumentu iegāde dod iespēju bērniem pašiem paplašināt redzesloku, ne tikai par instrumentiem kā tādiem, bet arī jau izmēģināt, kā viņi skan, kā viņus spēlēt, un, manuprāt, tas ir tiešām liels ieguvums. Es novēlētu uzdrīkstēties, īstenot savu labo domu, savu sapni, jo, manuprāt, labie darbi ir lieliska iespēja realizēt lietas, kas varbūt nav ikdienā izdarāmas. Protams, ar to nevar izdarīt ļoti daudz, bet mūsu gadījumā arī tas bija ļoti daudz, ko mēs izdarījām. Un šis mums bija tikai sākums. Paldies, labi!